Labi, tātad esiet sveicināti podkāstā Jātnieku ceļš. Šajā podkāstā mēs runājam visu ap zirgiem, ap zirgu treniņiem, par zirgu veselību, kā arī aicinām dažādus cilvēkus, kas ļoti ilgi nodarbojušies ar jātnieku sportu un kas mums var pastāstīt daudz ko jaunu. Un šodien mums ir ciemos Beatrice Balama. Un viņa jau ļoti ilgi nodarbojas ar jātnieku sportu, un šodien viņa varēs nedaudz pastāstīt par sevi. Pastāsti, ar ko tu nodarbojies, ko tu dari un cik ilgi jau jāir zirgiem. Tātad čau visiem, mani sauc Beatrice. Es nodarbojos ar konkūru. Es pamazām sāku atklāt arī iejādi, bet tā pamazām. Tad ar jāšanas sportu es nodarbojos jau no 11 gadu vecuma. Sākumā, protams, bija ar pauzēm, kā jau iesācējis vienreiz nedēļā, divreiz nedēļā. Tad tur pavizinies, iepazīt, saprot, vai vispār tev tas patīk, vai tev tas nepatīk. Un kaut kā laika gaitā ir iegājies, ka es esmu bijusi kaut kur ārzemēs. Es esmu tepat daudz kur piedalījusies, palīdzējusi, iesaistījusies. Un tad beigās esmu šeit šobrīd, sēžu ar tevi intervijā. Un kur tu sāki jāt vispār? Kādā stāvītī? Es sāku jāt, man bija 11 gadi, 5. klase kaut kādā Tukuma jātnieku sporta klubā pie Daigas Ramiņas. Es tur uzsāku savu jāšanu. Man tur bija skolas zirdziņi, kā es teicu, vienreiz, divreiz nedēļā gāja jāt. Un, kaut kā tas ir aizvirzījies tālāk. Tu pati izdomāji, vai tev vecāki vai kā tu nonāci līdz zirgiem vispār? Šis ir mans mīļākais jautājums vienmēr, jo man vienmēr prasa, kā tu vispār nonāci pie zirgiem? Man ir tāds, godīgi sakot, es nezinu pati. Viens no tādiem variantiem, manuprāt, ir tas, ka man māsa agrāk jāja ar zirgiem arī. Un tad kaut kā es sāku domāt, ka es gribu kaut ko pamēģināt, un man tie dzīvnieki vienmēr ir patikuši. Un tad es domāju, kā tajā Tukumā apkārt, ko varētu darīt un kas man varētu interesēt. Un tad kaut kā ienāca prātā, hei, varētu ar zirgiem. Un es tādu saku, mamma, es gribu jāt ar zirgiem. Viņa tāda, labi, mums tad apkaimē ir tāds un tāds stāls. Viņa paskatījās, un mēs varam aizbraukt, pamēģināt. Un pastīsies, patiks, nepatiks, tad domās kaut ko citu. Bet tev, tad, kad tu tā nopietnāk sāki jāt, ko tev vecāki teica, vai tas nav pa dārgu, vai kā tev tas aizgāja viss tā? Sākumā bija tas, ka bija vienreiz, divreiz nedēļā, protams. Tad, protams, bija kaut kāds reizes, kad vecāki pateica, sorry, mēs nevaram biežāk. Tad bija tik, cik es varēju atļauties, cik man vecāki spēja to visu saorganizēt, finansiāli atbalstīt. Un kaut kā laika gaitā iegājās, ka es sāku arī jāt jauno jātnieku skolā, sanāk 2016. gadā. Wow. Jā, tev pat nebija tas Clubhouse, vai ne? Nē, tad vēl viss tikai tapa. Un tepat nebija mazā manēžārā. Tur bija viens liels tāds laukums, kordojamais. Es pat nezinu. Tas bija, es sāku 10 gadu atpakaļ, te ļoti daudz, kas pa 10 gadiem attīstījies. Un tad, es sāku jauno jātnieku skolā pamazām, vienreiz, divreiz nedēļā. Tad jau es sāku iepazīties ar cilvēkiem. Es biju tas cilvēks, kas no rīta līdz vakaram dzīvoja stallī. Un tad jau, protams, viens cilvēks palūdz, hei, tu vari pakordot man zirgu, otrs var pajāt. Un tad jau tā višķiņ vairāk. Izmanto tos maziņos, kas ļoti grib. Jā, es biju tas, ka man vienalga dodiet jebkuru zirgu, es iešu jāt un pakordot vienalga, ko tikai iedodiet man lūdzu kaut kādu zirdziņu. Un kurā brīdī tev sākās tas jau nopietnāk, tu nopirki savu zirgu, vai tu sāki citur trenēties, kā tev sacensībām sāki braukāt? Sacensībām es sāku braukāt jau tajā pirmajā gadā. Man deva iespēju aizbraukt uz iejādes sacensībām, iziet to vadības maršrutiņu. Tad tev pirmās bija iejādes sacensības? Principā, jā. Un tad pēc tam gadu vēlāk es sāku lekt Inčukalnā. Man deva skolas zirgs, es ar tiem sāku jāt, un tad man tur pamainījās. Tad bija viens skolas zirgs, tad bija otrs skolas zirgs. Un kaut kā, tad man privātie sāka deva savus zirdziņus tie, kuriem vienkārši laika trūkuma dēļ nebija iespējams, vai arī viņiem bija tāds, rekur ņem prieciņiem, tu daudz palīdzi ņem, rekur prieciņiem apmēram palec pajāja. Un kaut kā sāka tas aiziet līdz tam, kad man deva jaunu zirgu apjāt, tad man deva kaut kādus problemātiskākus zirgus jāt. Un tad kaut kā laika gaitā tas viss aizgāja, kad bija arī, kad bija vairāk zirgu, ko jāt un ko strādāt, varbūt kaut kas arī gatavot pārdošanai, tā dažādi. Tad tu principā ir to, ko tev deva, un tā tu pamazām kāp uz augšu. Jā. Bet tas bija tāds ilgs process, vai tas tā ļoti lēniņām?
ja kāds arī tā gribētu sākt, tā visiem palīdzēt. Un tas tev tā liekas, tas ir labs veids, kā iegūt šo pieredzi. Ja tev patīk zirgi un tu gribi kaut ko sasniegt, tad vienīgais, manuprāt, tas veids, kā to var darīt, ir dzīvot stāvā no rīta līdz vakaram. Pastīties, kā vispār dzīvnieks uzvedās, ko viņš ēd, kaut kādas veselības problēmas, kā viņš reaģē uz dažādām situācijām. Tu mācies par to dzīvnieku, un tu mācies par to, kā tu vari sadarboties ar to dzīvnieku. Jo tas nav tā, ka es uzkāpju mugurā un tad es esmu iedomājusies kaut ko vienu, tad vai tagad tā notiks. Nē. Tas zirgs pateiks, pagaidi. Un līdz ar to es saku, kad ir jābrauc uz sacensībām, ir jāskatās, ir jābrauc pašam startēt, ir jāatrod tas treneris, kas ir gatavs tev palīdzēt, tev dot to zaļo gaismu, ka jābrauc uz sacensībām, un tad pēc tam kopā izrunāt, kā gāja sacensībās, ko mēs varam uzlabot. Ka tas viss ir uz attīstību vērsts. Kad tas trenerīts arī tev palīdz. Un, protams, jo vairāk zirgus tev jās, jo tas tikai nāks tev par labu. Un jo biežāk tu biji stāvī, cilvēki arī ar tevi jau rēķinājās, ka Beatrice vienmēr stāvī, viņiem var kaut ko paprasīt. Jā. Tādā veidā dabūt cilvēku uzticību, un viņi tev vienmēr... Viņi zina, ka tev varēs pajautāt, jo tu atbrauksi uz stāli, izdarīsi. Galvenais, turēt to goda vārdu, ka tu to darīsi, rēķināties, plānot to laiku. Galvenais ir rūpēties par to dzīvnieku. Nav tā, es to izdarīšu, tāpēc, ka man to teica, bet tas ir tāpēc, ka tu tiešām gribi tam dzīvniekam palīdzēt, un tu gribi arī tam jātniekam kaut kā atvieglot varbūt tas. Jā, jo daudz jaunieši domā, es nopirku šo zirgu, atbraukšu tikai tur palēkāt, pajāšu. Būt jau labi. Viss būs beig krūti. Jā, bet laikam beig svarīgi ir arī tā staļa dzīve, tos boksus tīrīt, palīdzēt, vest uz aplokiem, tīrīt aplokus. Jo tā tu iemācies laikam saprast visu to zirgu. Jā, tu labāk zini, kā tev zirgs jūtās, tu iemācies, tu saproti, kas tavam zirgam ir labāks, kas varbūt tās ir jāpamaina. Tas viss ir tu katru dienu tur redzi, un ja tu atbrauc tur pāris dienas nedēļā uz stundiņu, tu vairāk atbrauc atpūsties. Es domāju, vienkārši pavadīt ar to zirgu laiku, bet ja tu tiešām plāno un tu gribi vairāk būt tajā sportā, tad tev jau ir vairāk arī jāiesaistās un jāvēl tam laiks. Jā. Un tagad tev ir kāds zirdziņš, ar ko tu darbojies? Mazliet varbūt var pastāstīt. Šobrīd man ir 8-gadīga ķēve Paiksa. Viņa ir privāts zirdziņš, tas nav manējais zirdziņš. Es ar viņu sāku darboties, strādāt 2 gadus atpakaļ. Mēs bijām, tur viņa ir uzaugusi tādā vienā stālī foršā pie Dikļiem, pie Daigas Liepīs. Fantastiski saimnieki, fantastiska saimniecība, ļoti plašas ganības. Tas ir kaut kur tālu izklausās, jā? Stunda pusotra no šejienes uz Valmiešu pusi, jā. Tur tiešām fantastiski audzētāji un cilvēki. Viņi paši audzē sienu, auzas. Tur tiešām ļoti, ļoti forša vieta. Es par to nezināju, bet kaut kā laika gaitā man sanāca dzīvē tāda situācija, ka man bija jābrauc uz turieni, man tur palūdza. Un tad mēs principā apjājām Paiksu. Es apjāju Paiksu. Viņa... Tā nevajag darīt, vajag ar treneri un laukumā vismaz. Ja jūs nezināt, kā to darīt, tad labāk likt cilvēks blakus. Bet man tā pieredze bija, tad es braucu skatīties, to zirdziņu. Viņa vēlāk tika apjāta? Jā, viņa 6 gadu vecumā tikai tika apjāta, jo viņai bija traumas iepriekš. Viņai bija sēdējis jātnieks mugurā, bet ticis līdz rikšiem. Un tad es atkal pēc tās traumas, viņa atkal lika atpakaļ, un mēs tikām līdz lēkšiem. Tad jau pirmās sacensības. Pirmās sacensības mums arī negāja viegli. Mums bija katrai savs viedoklis. Man bija viedoklis par to, ka ir jātiek pār šķēršļiem, līdz galam. Viņa pie pirmā šķēršļa, nē, es te vairāk negribēju. Bet kaut kā 2 gadu laikā mēs esam tikuši. Šogad izlicām pirmos 110. Un kā veicās? Labi, mēs lecām Audravītes vasarā. Tur mēs sagāzām dažus šķēršļus. Tur bija zirga pieredze dēļ, varbūt tās kaut kādas kļūdas sanāca, pieļaut manas kļūdas un kaut ko nogāzām, bet kopumā man ļoti patīk pēc sajūtām. Man jau liekas, ka galvenais, lai nezakot to gāšanu, jau pēc tam var pielabot, ne? Jā, galvenais, lai zirgs iet uz to šķērs un grib lekt, un ir tas azars gan jātniekam, gan zirgam, un es arī tajā reizē, kad laicu to 110, es noķēru to azaru, forši. Šis ir forši.
Un es tā skatos, jums arī pa kalniem tā kā iet tad labi, tad slikti. Kā tu kā nepadodies? Kā tu tik mērķiecīgi eji ar to zirdziņu trenējies? Mums tiešām ir tāds solis, 2 soļus priekš, 1 atpakaļ. Mums arī sanāca tagad septembrī neveiksmīgs kritiens mums abām divām kopā. Tas bija tas pēdējais šķērs, uz ko man jau bija tāds aiziet pēdējais šķērs, devai un lecam, un zirgs tā kā pataustījās. Līdz ar to mums bija tas, ka sanāca pieļaut kļūdu no manas puses. Arī zirgs tā kā nepieņēma to lēmumu. Tas sanāca kļūdīties. Bet, paldies Dievam, zirgam viss kārtībā. Man tur bija mazi sasitumi, viņi atpūtos mājās. Un tad tagad jau lēnā garā cenšamies atkal. Cik jums ilgi bija tā pauze tagad, ka nevarētu neko darīt, kamēr atkopās? Principā nedēļa. Nedēļa, jā. Tu kā jau, man liekas, jebkurš šādnieks ilgāk par nedēļu nevar nosēdēt mierā. Jā, tā ir. Man bija tas, ka man bija tā kāja diezgan sasista un tās saites un tur muskuļi, viss tas, bet es vienkārši pēc sajūtām nebija tas, ka es uzkāpu mugurā un tur stundām ilgi jāju, lecu. Nē, tur bija 20 minūtes pajāja, pēc tam zirgu pahordo, nākamajā dienā atkal kaut ko pajāja, nu tā pēc sajūtām. Protams, arī zirgam nevar uzreiz prasīt visu uzreiz, jo man jau ir jāvēro, kā tas zirga ķermenis jūtās un vai viņam viss kārtībā. Bet mums bija arī osteopāta oktobrī, apskatījās Laura, un tad arī teica, ka zirgam viss ir kārtībā, un tad jau arī bija tāds zaļā gaisma, tagad varam trenēties. Un tad atkal pakāpenies, atkal viss jākāpina augšā. Jā, viss no sākuma. Un tev nav tāds, bāc, tā kā atkal, vai tev aiziet turpināt darīt? Es zinu savas kļūdas, ko es pieļāvu, es zinu, ko es gribu pamainīt, un tad tagad, kad mēs sākam no jauna to darīt, es jau pamazām sāku labot tās kļūdas, lai pēc tam, kad mēs atkal esam līdz tam līmenim, ka mums ir jālic tas 1,10 m, ka es varu izlabot tās iepriekšējās kļūdas un varbūt vēl bišķiņ attīstīt sevi un zirgu. Jā, tas ļoti svarīgi tās kļūdas vienkārši saprast. Ne jau pavēlti tas notikās. Jā, ja tas notika tad, hei, ir bišķiņ jāpiezemējas un jāizlabo tas viss. Un es sapratu, Paiks īsti nav tavs zirdziņš, tu viņu dod strādāt to zirdziņu. Jā, tas ir sadarbība ar zirga īpašnieku. Un, man iepriekš arī ir bijušas šādas sadarbības. Un, ja man dod kaut kādu zirgu strādāt, tur piedalīties sacensībās, gatavot pārdošanā, es esmu tikai priecīga, ka man ir vēl kāds zirdziņš. Tad, ja jums vajag kādu zirgu iestrādāt, lūdzu, sazinieties ar Beatrici. Beatrici jums varēs palīdzēt. Un cik svarīgi ir tā komunikācija ar to zirga saimnieku? Viņš 100% tev uzstās, vai viņš iesaistās, vai kāda ir tā komunikācija ar tiem Tas saimniekiem? ir ļoti atkarīgs no īpašnieka. Ir atkarīgs, vai tas īpašnieks ir tev iedevis to zirdziņu sagatavot pārdošanai. Tad citi īpašnieki, viņiem vienkārši nav laika, piemēram, strādāt, un viņi dara savas lietas, iedod tev zirdziņu, un ik pa laikam paprasa, hei, kā te vieta, vai kaut ko vajag palīdzēt, vai kaut kas, kā veicās, principā, kā zirgs jūtās. Ir cilvēki, kuriem regulāri vajag atskaitīties, kā jau viņiem, viņi mīlus, viņi vairāk uztraucās un vēl kaut ko, bet tas ir ļoti individuāli. Un tu biji kaut kad Amerikā, es tā redzēju. Varbūt man var ieskicēt, kā tev tur gāja, kā tur vispār izstāst pasaulē otrā pusē, vispār ļoti tālu no tejienes pastāst. Jā, Amerikā es biju pagājušajā gadā. Principā tieši pirms gada šajā laikā es biju Amerikā, Floridā, Wellingtonā. Viss sākās, es aizbraucu pavasarī vienkārši aizvietot vienu latviešu jātniec, lai viņi var atbraukt atvaļinājumā, tā kā uz mājām, un es aizbraucu viņas vietā uz Vāciju, pieskatīt zirgus. Wow. jā. Un tad kaut kā es tur biju pāris nedēļas, tad es atbraucu atpakaļ, un tad man vasarā zvana un piedāvā, hei, tu varbūt gribi pa ziemu aizbraukt uz Floridu, pastrādāt zirgiem to. Es domāju, un tā cita kā man ir augstskola, kā citas lietas, ko darīt. Man tā arī zirgs stāv un tādā garā. Bet tāda iespēja. Bet tāda iespēja, jā. Un tad beigās bija tā, ka es paņēmu augstskolā akadēmisko. Okay. Un tad es sarunāju man draudzenes pieskatīt zirgu, kamēr es biju projām. Tā kā liels paldies arī viņām, ka viņas ļāva man izrauties arī ārpus no mājām. Īpašniece man arī bija tāda, kas atbalstīja un teica, jā, brauc, ka tev vēl būs tāda iespēja, par ko es arī esmu ļoti priecīga un novērtēju, kad man tāda atbalstoša cilvēki ir blakus. Un tad Amerikā es biju 2 mēnešus. Es biju kā grūms.
Es biju mājas grums, tā kā sacensību mājas, es vairāk teiktu tā kā mājas grums. Es strādāju pie vienas amerikānietes, tā kā viņai bija savs stālīts, viņa bija amatieris, hobijātnieks. Viņa ir startējusi līdz, ja es nemaldos, 130, diezgan tā kā hobijātnieks. Jā. Un viņai bija tā kā savs stālīts, kur mums bija tie viņas zirgi. Tad mums vēl bija sadalīts viena daļa viņas zirgi, ko viņa patjāja, un otra puse bija meitai ponija. Oh, wow. Jā, tie poniji nav mums tādi mazi apaļi, tādi cici, bet tie ir mazi sporta zirdziņi. Wow. Tā kā ponija lielumā. Tie tievē, viņi tādi tievi? Jā, viņi ir tādi, tu paskaties, un tev ir tāds wow. Tā kā tiešām mazs sporta zirgs tikai ponija izmērā. Viņi tādi riktīgi jaudīgi, ne? O, jā. Jā, bet viņi ļoti simpātiski, ļoti mīļi, forši. Un, tad man bija vairāk jāiesaistās ar tiem lielajiem zirgiem, jāpieskata, jārūpējas, jābaro, jāsako līdzi, lai viņi jūtās labi, jāpalīdz jātniecei. Un tad mēs dzīvojam Wellingtonā. Tur ir ļoti forša tāda vieta. Tur tieši, es teiktu, katra jātnieka sapnis tur nokļūt. Jo tur ir tādas lielas teritorijas, es nezinu, mums kaut kāda pilsēta. Jā. Es pat nezinu, es nepateikšu konkrēti, nesalīdzināšu, piemēram, es nezinu, Inčukalns, varbūt kā pilsēta kā tāda. Un tur bija milzīgas teritorijas, vienkārši stāles pie stāļa, katram savi laukumi, katram tur savi darbinieki, zirgi, aploki, soļotāji, visu, ko tu vari iedomāties. Tad tur visi ar tiem skūterīšiem, tiem golfkārtiem, visi tur vizinājās ar zirgiem, staigāja tur blakus. Ceļam bija tādas staciņas, kur ar zirgiem staigāt pa to teritoriju. Tā teritorija bija norobežota, bet nevis kā privātmājas, bet kā stāļi. Un tās teritorijas bija plašas, tur visādi veikaliņi, visādi zirgi, visādas disciplīnas. Tur bija tie polo zirgi, tur bija iejāda, tur bija konkursi, tur bija viss, ko vien var iedomāties. Wow. Tad tāda tiešām jāatnieku tāda pasaulīte, kur tikai viss par un ap zirgiem. Bet tā barošana, tas zirgu menedžments tāds līdzīgs kā mums Latvijā, vai vispār kaut kas savādāks? Jā, visur principā pasaulē tas ir vienāds. Tur atšķirās varbūt kaut kāds piedevs, kaut kādas barības, kaut kādas tur specifiskiem zirgiem, kaut kādas savas vajadzības, bet principā jau viss ir diezgan līdzīgi. Un tu tur arī jāiet tiem zirdziņiem? Jā. Un kaut kādas bildes jau redzēju, ļoti iespaidīgi izskatījās. Bija forši, pavadīt ziemu siltumā un zem palmām ar zirgiem. Cik tur bija grādi vispār? Mums tur bija, mēs aizdojām novembrī. Novembris, decembris bija kaut kādi 25-30 grādi katra diena, jā. Un tad janvārs bija vēsāks, tur bija 15-17 grādi. Un no rīta bija tas dzestrumiņš, ka tāds jā. Ok, ļoti interesanti. Un kā tu sarunāji, ka tev paiksu pieskatīs? Tas bija tā kā viegli, jo šajā sporta veidā laikam ļoti svarīga tā komanda, kas tev apakšā, kas tev varēs palīdzēt tur pieskatīt. Arī teica ar saimnieci, ka tev ļoti atbalstīja viņu to braukšanu. Kā to visu bija sarunāt? Man patiesībā bija jau pirms braukšanas viss tas plāns, jau izstāstīts, kas kur un kā. Es tur neprasīju atskaites katru dienu, kā kur gāja. Es teicu, man nevajag, lai jūs tur jāiet, piemēram, to zirgu no 5 dienas nedēļā, piemēram, katru nedēļu obligāti tāds un tāds grafiks. Es ļauju tur pielāgoties. Man vienkārši ir, lai zinu, ka zirgam viss ir kārtībā. Un lai tas zirgs ir izkustināts, apčubināts. Un, ja gadījumā kaut kas, tad lai dod man ziņu, un tad es tālāk. Tad tu brauks no Amerikas uz Latviju? Nē, tik traki nē, bet tad es vienkārši menedžēšu tālāk kaut kā piesaistīt vēl cilvēks vai kaut ko. Ok, un kā ir tagad? Tu ej augstskolē tagad, ja? Jā. Un kā ir vispār stāli ar augstskolu apvienots? Nav grūti, vēl mācīšanās un tas viss. Man pirmais kurs bija ļoti grūti. Tad es arī sanāku pirms 2 gadiem. Tas bija, kad mēs ar Paiksu atnācām vispār uz šejieni. Tad man bija tas, ka man bija augstskola 4 dienas nedēļā klātienē. No rīta līdz vakaram, tā kā? Jā, plus mīnus. Tad man bija vēl Inčukalnā tas zirgs. Man vēl bija, man liekas, ja es nemaldos, vēl jābrauc uz kaut kādu citu stālu, vēl pāris reizes nedēļā jāiet zirgs. Un tad kā reiz vēl sakrita, kāda man Everita piedāvāja, vai es vēlos viņiem palīdzēt vēl sacensībās. Viņa tieši bija šeit atnākusi, un vai es varu viņiem palīdzēt sacensības rīkot. Jā, tad man bija visi vīkendi, vai nu zirgi, vai nu skolas darbi, vai sacensības, un tad vienkārši...
Kā visu karuselis laiku. Jā, bet man toreiz baigi pavaicās, kad man bija iespēja aizbraukt uz Vācijas pāris nedēļām. Atpūsties. Un tad es vienkārši atslēdos. It kā strādāju tās visas dienas, tāpat no rīta līdz vakaram, bet nomainu vidu un tad sanāk bišķiņi atslēgties arī no tā viss skrējiena. Uzreiz vieglāk likās bišķiņi. Jā, tad atbrauc atpakaļ un to tāds aiziet, daram tālāk. Ok, labi. Un es dzirdēju, ka tu esi zirgaudzētāju biedrībā. Pastāsti par to nedaudz. Es nevaru gluži teikt, ka es esmu zirgaudzētāju biedrībā, bet es piedalos viņu rīkotajās pasākumos, semināros un tādā garā. Caur zirgaudzētāju biedrību es piedalījos 22. gadā Ailusa ar Laini kopā rīkoja jauniem zirgaudzētājiem, tā kā salasīja mūsu komandu, un tad ar komandu mēs braucām uz Nīderlandi, kur notiek, kur jaunie zirgaudzētāji, tur, piemēram, no tāda līdz tāda vecumam ir juniori, no tāda līdz tāda vecumam ir seniori. Principā, ja nemaldos, es negribu samalot no 16 līdz 25 gadiem. Tā kā jauniešiem tas ir tāds pasākums, kur var... Kur tu iemācījies to visu par tiem zirgiem, lai tiktu uz to konkursu? Lai es vispār tiktu? Notika mācības, notika regulāri semināri, gatavošanās. Mūsdienās ir ļoti viegli arī visi internetā, visi YouTube, visas materiālus var atrast, izlasīt un tā kā pamācīties. Un tad, tad man piedāvāja, toreiz bija atlase, es tiku cauri tai atlasai, un tad mēs braucām, man liekas, 2 arī komandas vai 3. Godīgi sakot, vairs neatceros. Tas bija pirms 4-3 gadiem, bet mēs braucām uz Nīderlandi. Tad tur bija mans tāds pirmais iespējas. Tur bija tāds saliedēšanās pasākums, es teiktu, pat jauniešiem, ka tu vienkārši vari aizbraukt, iepazīties ar visādiem citiem cilvēkiem no pasaules, no zirgaudzētāju citām asociācijām. Tāds foršs pasākums, man liekas, 3-4 dienas ilgst. Man liekas, tā arī sanāca ar visu to braukšanu un visu to. Bet jūs braucot ar kādu Latvijas zirgu vai tur uz vietas vērtējāt zirgus? Vai kas jums tur bija jādara? Tātad mēs lidojām no Rīgas uz Amsterdamu un tad tālāk mēs tur braucām uz vienu stalli, kur mēs bāzējāmies. Mums bija jābrauc bez sava zirga. Tā kā to visu organizatori nodrošina. Mūsu uzdevums bija tur ierasties, piedalīties, iesaistīties tajās aktivitātēs. Un tad mums bija dienas, kad mēs vērtējām zirgus, izved priekšā mums zirgus, un mums ir eksterjers jāvērtē. Tā kā jādod savas atzīmes. Tad mums bija brīvie lecieni, tad mums bija zirga grūmings, kur mēs, starp citu, mūsu komanda dabūja 1. vietu. Wow, Latvija rullē! Jā. Mums bija vispār ļoti izaicinoši, jo mums iedeva sirmu zirgu. Tur ir daudz punkti, ko tu vari izmantot un darīt, un ļoti daudz punktu, ko tu nevari darīt. Jā, no līdzekļiem jau ko tu nedrīkst izmantot? Jā, ir ļoti ierobežot. Un zirgu mazgāšana bija viena no tām lietām, ko tu nedrīkst darīt. Kā tad jūs notīrījāt to zirgu? Mēs toreiz mums bija švamīts, mēs ar ūdeni tur mazgājām uz vietas tos pleķus, visu berzējām, visu eksperimentējām, ko mēs vien varējām ar to, kas mums ir. Beigās es biju pārliecināta, labi, mums ir sirmas zirgs un labi darīsim, ko mēs varam, bet mēs pastījāmies, kā citiem bija tie zirgi, mums likās, mums ir labi, bet sirmas zirgs, nevar nomazgāt, tad īsti nav tās iespējas, bet beigās mēs dabājām 1. vietu, mums visā bija tāds wow! To es ļoti lepojos arī ar mūsu komandu, ka mēs par spīti visiem mūsu plusiem, mīnusiem, kas mums bija tajā brīdī ar to zirgu, sirmas zirgs, ka mēs tikām galā un ka mēs parādījām to labāko, ko mēs varam. Un tad, tad ir tā zirgu vērtēšana, brīvie lecieni. Un tad ir pie rokas jāved, tā izvada, ka tu parādi zirgiem, tad tur rikšķi, soļi, tur jāapgriežās un tādā garā. Ar to sirmo zirgu, ja jums bija jāiet vai citu kaut kā? Kaut kam bija, bet tur bija vairāki zirgi. Tur bija dažādi, katrai komandai tur savi zirdziņi, tur bija sadalīti. Principā tie bija jauni zirgi, un jauni zirgi, kā jau jauni zirgi ieraug, tur maisiņš bez mazai blakus un jau ausis lielas, acis lielas. Tas bija tāds arī izaicinājums mums, bet priekš pirmās reizes es teiktu, ka mums bija ļoti labi rezultāti. Un tad tas tāds interesants pasākums. Jā, es noteikti ieteiktu tik vienam. Jā, kurš var pieteikties par šo, vai kur, ja es, piemēram, gribētu, kur par to var uzzināt? Es, ja nemaldos, biju pieteikšanās šī gada vasarā, kas ir plānots uz nākamā gada čempionātu. Tad tur notika atlase. Es domāju, ka vairāk var uzzināt caur asociāciju, uzrakstot Ailusai, un viņi tālāk varētu
vairāk dot kaut kādu informāciju, jo es zinu, ka nākamgad ir plānots Vācijā, ka notiks šis čempionāts, un es zinu, ka notika jau pasākumi, lai tā kā sāktu jau plānot, jau sāktu gatavoties, lai sāktu tā kā pieteikties tiem, kam interesē tas viss pasākums, bet es noteikti iesaku, ja tev patīk zirgi, ja tev ir interese, tad uz priekšu. Tur nav kaut kāds limits, cik tur var pieteikties? Tur ir komandas. Komandā, ja nemaldos, varēja būt 4 cilvēki. Tas bija maksimums. Un tad, jā, es biju tajā Nīderlandē 22. gadā, un 24. gadā mēs bijām Dānijā. Okay. Tad nākamgad ir plānots Vācijā. Arī brauksi vai šoreiz ne? Man ir interese. Es skatīšos, cik man ir zirgs, cik man ir augstskola un kuros datumos un kas un kā, bet ja man būs iespēja un viss notiksies, viss tiks organizēts un tādā garā, tad es labprāt pievienotos. Ok. Un tu teici, ka tu arī organizēji sacensības un arī organizēsi tagad nākamās, neorganizē, bet palīdz organizēt. Kā ar to tu tiec galā? Kādi tev ir pienākumi vai kā tas vispār ir? Tad, jā, sākumā es palīdzēju Everitei. Everita tā kā uzņēmā to lielāko visu to iniciatīvu, darbu to dalīšanu, kaut ko. Es tādas mazās lietiņas, ko varbūt tās lielajā skrējienā sanāk tā kā palaist garām. Bet, principā, viss tas, ko pēdējo 2 gadu laikā, kas te ir attīstījies sacensībās, visi tie interesantie maršrutiņi, zirgu dienas un viss tas, protams, bija Everitas idejas, par ko man bija tā kā tiešām liels prieks ar viņu sadarboties un tā kā sacensības rīkot, un tas, ka viņi man arī uzticējās, un tā kā mums sanāca tāda forša sadarbība. Tagad, jā, pēdējās sacensības, kas bija oktobrī, tās es rīkoju kopā ar Mārīti. Manuprāt, mums arī ļoti labi izdevās, jo iepriekšējās sacensības arī, kad bija Everita, mēs trietā vairāk dalījām darba pienākumus. Tagad uz 2 visi. Ja? Tagad mēs esam 2 principā, jā, un tad, jo vairāk cilvēki, jo, protams, ir vieglāk, jo viens cilvēks izdara vienu lietu, otrs kaut ko citu, vismaz var sadalīt tā kā to darba pienākumus, un kaut ko, ja tu steigā piemirsti, tad otrs cilvēks, hei, pagaid, mums vēl šitais ir tā kā jāizdara. Tā kā tā komanda ir ļoti, ļoti svarīga. Un tad tagad, jā, šonadēļ rīt parīt mums ir Ziemas kausa fināls. Mums ir patiesībā diezgan daudz pieteikumu, par ko mēs esam ļoti, ļoti priecīgi. Okay. Mums ir pāri 400 startiem, plus mīnus, man liekas, kaut kas tāds bija. Bet tur kaut kas ir, zinu, ka vēl pamainīsies, bet, daudz, jā. 400 startī, es tā kā esmu mazliet tāda izbrīna, bet ļoti patīkam pārsteigta. Un tad, jā, es esmu arī ļoti pateicīga un priecīga par to, ka mums ir ļoti daudz forši atbalstītāji, sponsori, kas ir gatavi mūs atbalstīt, iesaistīties. Grūti dabūt vispār sponsors, kā ir? Tagad ir sezonas beigas, visiem budžeti ir ierobežoti, un tā sezona jau beigusies, un tur vēl visādi personīgie iemesli vai kaut kas cits. Tad ir mazliet sarežģītāk pie tiem sponsoriem tikt, bet mēs novērtējam jebkuru, kurš arī mūs tagad atbalsta. Un cik vien var un cik vien ir iespējams, ka nāk pretī. Jā, šī sacensībās jau visi principā satiekās. Tu vari noreklamēt savu produktiņu, un tas tā, laba vieta. Mums ir tie, kas paši piesakās, ir tiem, kas mums ir tā kā regulāri jau atbalsta, cik vien ir iespējams un cik viņiem ļauj. Un ir arī jauns, mēs cenšamies piesaistīt, lai ir dažādība. Tā kaut kā. Un kādi tev vispār plāni tālāk ir ar zirgiem saistīti? Kaut kur grib aizbraukt, kaut ko iemācīties, vai tu uz ieejāt grib vairāk iet vai uz konkūru? Kāds tavs mērķis? Es gribētu noteikti aizbraukt konkurā uz kaut kādām starptautiskām sacensībām piedalīties. Tas man vēl ir tāds to-do listā. Gribētos kaut ko augstāku gan jau palikt, bet tur jāskatās, ja būs iespējas, ja būs zirgi attiecīgi, ja pareizajā brīdī, pareizajā laikā. Un ja būs tāda iespēja, tad noteikti izmantošu. Kaut ko arī no ieejas gribētu pamēģināt. To pirmo sēmu vismaz izējāt tīri, tā ķeksītim. Šitais es izdarījusi. Tīri ieejāt, ja tev arī liek koncentrēties un tā kā ieliek tevi rāmjos, ka tev ir diezgan konkrēts jāprasa tās tā kā komandas, un zirgam arī ir jāatsaucās, un tā arī ir sadarbība. Tā sadarbība ir jāveido. Jā, viņa ir. Tur ir jābūt ļoti precīzam, un tā kā arī jāizjūt zirgs, jāmāk sadarboties ar to zirgu. Un vēl no tādiem, kad viņam aizbraukt kaut kur
arī uz ārzemēm kaut ko pastīties, kāds iespējas būs. Jo tagad, kad tu esi pieaudzis cilvēks, tev, protams, ir lielāks iespējas nekā tad, kad tev bija tie 11, 12 gadi. Tagad tev ir 18, un tajā tāds, kuras varētu izbraukt. Un kā tev vispār motivācija pēc tāda kritiena, kā tu saņemies? Nē, es nepadošos, ej tālāk, kāda ir tā tava sistēma? Pēc kritiena man ir tas brīdis, kad es to sportu nolieku bišķiņu maliņā, piemēram, vai arī, ja zirgam ir kaut kāda trauma, vai man ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nevaru jātur, piemēram, tur mugura sāp vai kaut kāds mazās lietiņas. Es vienkārši nolieku sportu bišķiņu maliņā, ietur pauzi no sporta, bet es pavadu vairāk laiku ar zirgu. Kaut kā ikdienišķās lietiņas, tur vairāk viņus sakop, tad izved tur zālīt, vairāk uzēst, vairāk iet kaut kādās pastaigās pie rokas, aiziet apvidū. Tā kā no zirga neprasīt un pašai mazliet tā kā atcerēties un tā kā pavadīt vairāk to laiku kopā ar zirgu. Bet tā kā, piemēram, tev tāds, bāc, tik daudz, kas jādara, tev nav kādreiz tāds, ka gribi padoties, vai, ko tu dari tādās situācijās, ka tev grūti paliek, piemēram, vai tev ir disciplīna, nē, viss jāiet, jādara? Man ir vienkārši jāceļās un jābrauc. Man brīžiem ir varbūt tās mazāk disciplīna uz skolu, uz kaut kādiem darbu, tur rakstīšanām un iesniegšanām, visu to, tam man ir tāds sākumā stālis un tad pēc tam. Bet stāli man vienmēr ir bijis arī pat, ja jāceļās 5, 6 no rīta, ja vajag uz stāli braukt, tad ir vienkārši jāceļās un jābrauc uz stāli. Tas nav jābūt visu dienu stālī, bet, ja tev ir plāns kaut vai 2 stundām izdarīt to, celēs brauc un dari to un to. Tad tu vienkārši ej un dari, Jā, jo ir arī jāsaprot, ka tas ir dzīvnieks, un tas dzīvnieks tā jau stāv stālī, un tu viņu apčubini visu to. Tas nav dzīvnieks, kas dzīvo visu laiku 24/7 aplokā, tur vienkārši savu dzīvi atpūšas, bet tas ir dzīvnieks īpaši tajā sporta režīmā, ka tev ir viņam jāvēl tas labākais un jādod visu, ko tu vari iedot, lai tas zirgs arī nāk tev atpakaļ un arī darīt to labāko. Jo tas sports jau dzīvniekam tas nav vajadzīgs. Tas ir tas, ko mēs gribam. Līdz ar to mums ir jāvēl tas laiks, tas darbs un tas viss. Tā, lai zirgs jūtās maksimāli labi un viņš ir priecīgs sportists. Jā, man liekas, tā ir ļoti svarīgi, ka tu apzinājies to, ka sākumā vajag zirgam labi visu, un tad arī zirgs labi startēs. Un tādā veidā tu arī nepadodies, jo tu zini, ka tagad tāds brīdis, ka zirgam vajag iedot pauzīt, un tāpat tās turpina darīt citas lietas. Jā, labāk ir kaut kādas sacensības izlaist, pasaudzēt zirgu, nekā braukt uz visām sacensībām pēc kārtas, un beigās ir kaut kāda iemesla dēļ, kaut vai zirga veselības dēļ vai kaut ko, kad tev vetārs atbrauc pasaka, piedod, bet vairāk te nebūs nekāda jāšana. Jā, tas būtu traki. Tā kā jāsaprot, ka sports ir forši, bet īpaši mums tādā, man liekas, tādā vietējā līmenī mums ir jāsaprot, ka par tiem zirdziņiem arī jāapčubina viņi, jārūpējās. Un, ja mums nav mērķis, protams, ja ir mērķis Olimpiskās spēles un viss kaut kas tāds, tad tur ir sava programma, sava pieeja, tur ir savi cilvēki piesaistīti. Tur ir ļoti daudz darba apakšā un viss tas. Bet, ja tavs mērķis ir aizbraukt uz pāris sacensībām gadā, tad tu vari vispār bez steigas gatavoties. Tu vari sākt tās dienas plānot mierīgākas. Tad nav tā, ka tev obligāti ir tā jāiet pēc grafika, bet tu vari vairāk pēc sajūtām un visu to darīt. Un kā tu atslēdzies no zirgiem? Zini, kā katru dienu tas stāv ar tiem zirgiem, kā tu kaut kā atpūties no tā visa? Man patīk ceļot. Ceļot, ja man ir iespēja un ja es varu, tad man patīk aizbraukt kaut vai tepat Lietuvu, Igauniju, tīri pamainīt vidi. Protams, ja var kaut kur tālāk, te pa Eiropu vai ārpus Eiropas paceļot, tad ceļošana ir tas, kas man palīdz atslēgties no visa. Un kā tu savieno ar to zirgu? Piemēram, paiksu, kurš to pieskats, un tad atkal draugiem vienīgi. Tad ir draugi, jā. Draugi īpašnieki, un tad mēs arī ar draudzenēm parasti, ja kādu brauc ceļojumā vai kaut kas, mēs sarunājam, hei, vai jūs varat lūdzu pieskatīt zirgu no tādu un tādu. Un tad mēs mēģinām savā starpā samanedžēt tā visu. Jo tas ir cilvēciskais faktors. Un tad tu kādreiz viņu zirgus pieskati? Jā. Un vai tu kaut ko papildus vēl dari? Skrieni vai vingro vai sev fizisko kaut kā vēl trenē? Es vienu brīdi gāju uz zāli,
paralēli darīju, arī trenējos. Protams, kaut kāda peldēšana vasarā. Peldēšana labi, Jā, kaut kad gāju arī skriet, bet tagad, kopš sākās universitāte, man fiziski nav tam laika. Jā. Tad man sanāk augstskola un atbraucu cik paiet zirgu vai zirgus, atkarīgs arī kā kuru dienu. Es mēģinu maksimāli vairāk kustēties ar kājām, tieši brīvdienās, iziet kaut kur pastaigā, ar suni vai kaut ko tādu. Bet es, protams, ideālā gadījumā gribētu arī uz zāli, bet es zinu, ka vienkārši tas būtu daudz par daudz, un tad beigās tas nāk tikai par sliktu. Un tev pašai nav kādas nopietnas traumas bijušas, tur mugura kārtīgi sāp vai tur lausts kaut kas daļa zirgiem? Lausts nav. Bet zirgiem man ir tas, ka man ir bijis tie periodi, kad es kaut ko nejāju, tīri kā bērns, tur finansiāli, laikapstākļi vai tas, ka vienkārši nav kāds zirgs, ko tad man ir bijis tas, ka tu nejāji kādu ilgu laiku un tu jūti, ka tev krusti un mugura sāp, tā kā tie muskuļi sāka palikt vāji atkal, un tad rodas diskomforts, tad atkal atsāc, tu nekāda vāja nav. Es domāju, ka tas, man liekas, kaut kāds specifiskie muskuļi, tieši jājot varbūt, kas tev trenējās. Un kaut kāds potītes man ir daudz bijušas, saspērtas kājas, kaut kas tāds, kumeļi man ir saspēruši pāris reizes. Kaut kādas tādas mazās lietiņas, protams, ir tur rokais saites, sastieptas, kaut kas tāds, kā jau pie pārslodzes vai kaut ko tādu. Ik pa brīdim jau gadās kaut kādi brīnumi. Un tu teici, ka tu apjāji, es apjāju jaunu zirgus, un tev nav bail? Protams, ir tas, bet ja tu pareizi to dari un tu pareizi strādāt to dzirdziņu kaut vai katru dienu, tas nenozīmē, ka tev katru dienu ir jājai vai jākordo, bet tu katru dienu kaut vai pie rociņas viņu pavadā, viņu aizēj notīri, iztīri to boksu, tas jau arī ir darbs ar to dzīvnieku. Un tu iepazīsti, kāds tas dzīvnieks ir, tu pavēro, viņš ir baidās no tā, viņš nebaidās no tā. Bet jaunzirgiem tāds liels plusiņš, ko tu vari darīt arī pašam priekš sevis, ir ieguldīt ļoti lielu un kvalitatīvu darbu no zemes. Tad tev pēc tam kāpjot mugurā būs mazāk. Daudz vieglāk. Daudz vieglāk būs, Viņš tā kā komunicē ar tevi, un viņš jau saprot, šis labais ir kāriņš. Tu pieredzi vienkārši arī to dzīvnieku pie sevis, ka tu esi tas cilvēks, kas tā kā mācīs, ka tu neesi tas slikts, ka tu neko ļaunu tam dzīvnieciem negribi, ka tu viņu parūpējies. Un galvenais arī tiem jaunzirgiem ir pārāk daudz varbūt tās nedot kaut ko darīt, kaut ko mācīt, jo tas jau tā kā mazs bērns, viņš jau koncentrējās, cik viņš var. Un tad jāmēģina tā, lai maksimāli interesanti ir tam arī jaunzirgam sadarboties ar tevi. Tev vajag lielu pacietību, ne? Arī. Tu nevar tā hop aiziet tagad. Tagad es kāpšu un devai jājam. Tas jaunzirgs tev pateiks. Nē. Jā. Tā kā es teiktu, labāk ir kvalitatīvāk un varbūt brīžiem pat ilgāk darbu ielikt sākumā, lai pēc tam, kad tu sāc jāt un kaut ko darīt, tad mugurā tev nebūs tik daudz jādara un tad tev pašam būs vieglāk. Un tu teici, ka tu paikšu apjāji 6 gados. Tas tev kaut kā ietekmēja tagad ar viņu sportot, vai tas neko neietekmēja? Principā nē. Varbūt ir tas, ka vecākam zirgam jau ir savs viedoklis. Ar jaunākiem zirgiem viņi tādi jauni, viņiem viss interesē. Viņi vēl nesaprot, bet 6-gadīgs dzīvnieks, zirgs, tas jau ir ar savu galvu, jau pats jau pieņem lēmumus. Vēl ķēve, ja? Vēl ķēve, bet man, godīgi sakot, nebija problēmas viņu apjāt. Viņa arī ļoti ātri nāca uz to sadarbību ar mani, un viņa ir ļoti komunikāla, teiksim tā. Stālī viņa vienmēr arī, kad ienāk kaut kādi viņas cilvēki, viņa vienmēr zviedz, vienmēr bubeni, viņai šķausmīgi patīk cilvēki. Tā kā viņa ir uz cilvēku vērsta, un līdz ar to viņa arī ļoti cenšas, un viņa grib ir, protams, dienas, ka viņa tāds, es negribu neko darīt, kā jau mums visiem, bet es teiktu, ka viņa cenšas, un viņai ir interese to darīt, un viņai patīk tas. Un kā tev tagad vecāki, viņi saprot, tu jau viss esi iegājis zirgos, ko viņi saka par šo visu? Viņiem nav bail skatīties, kā tu jāja, piemēram, mammai nav bail, ka tu nokritīs? Man mamma nekad nav braukusi skatīties manas sacensības. Viņa ieraug zirgus, viņa pagābala, viņa tāda, tas nav priekš manis. Es paskatīšos video bildītes. Vecāki, mani atbalsta, tāpat tās viņi zina, ka ja es neesmu mājās laicīgi, viņi zina, tā tad vēl pastāv, viņi jau zina mainu skolu vai stāvs, tas ir tās vietas, kur šobrīd atrodos, bāzējos ikdienā, un
vecāki man atbalsta, cik viņi var. Viņi, protams, nāk pretī. Un, ja kaut ko man vajag īpaši vai kaut ko, tad viņi arī nāk pretī atbalsta, cik vien tas ir iespējams. Un arī, piemēram, tāpat ideja, kad es braucu uz Ameriku, es teicu, hei, es tagad metīšu mierā mācības, es visu tā kā nolieku malā, un es braucu uz Ameriku. Viņiem sākumā bija tāds uz Ameriku. Viņiem bija bail, ka tu tur paliksi. Jā, bez mazliet. Tā kā, zin kā Amerika, tas nav tāpat Eiropā. Iekāp mašīnā un brauc mājās. Tad viņiem bija tie pirmajā brīdī, bet viņiem bija tāds, nu jā, ja tāda iespēja, tad tu nevar laist garām. Viņi arī bija ļoti saprotoši un nāca man pretī, atbalstīja. Ļoti jauki. Un kā tev šķiet, kas ir svarīgākais šajā sporta veidā vispār, lai tu varētu ar zirgu sakomunicēt un lekt sacensībās? Pacietību un smags darbs, regulārs darbs. Tā kā ar zirgu un ar dzīvnieku. Un, protams, vienmēr jāatcerās, ka zirgs ir pirmajā vietā un tas sports ir tikai pēc tam. Galvenais ir kvalitatīvs darbs ar zirgu, rūpēties par to zirgu, radīt viņiem labākos apstākļus, cik vien tas ir iespējams, protams. Un, jā. Jo, principā, visu, ko mēs izdarām, tas jau, kas zirgam noteikti, tā jau mūsu vaina ir, ja viņam kaut kas notiek no tādā. Ir kaut kādi, protams, tie faktori. Tu, piemēram, viņu izlaidīs aplokā un viņš tur kaut kur saskriesies vai kaut ko tādu, tu jau nevar ietekmēt, tā kā tas jau ir dzīvnieks, viņam ir tā intuīcija, savi uzskati un kaut kāds tas izdzīvošanas, tas risks, kas nezinu, kā to nosaukt. Tā kā viņi jau tā kā ir dzīvnieki. Viņiem jau ir tas īpaši arī vēl, viņiem ir tas bara instinkts, viss tas. Tā kā ir lietas, ko tu vari, protams, prognozēt, novērst, bet vienmēr ir tie visi faktori, ko tu nekad nevari paredzēt. Jā, vairāk tas ir jājūt. Mēs tur liekam kaut kādu nepareizu inventāru. Jā, jājūt, protams, tas ir inventārs, pareizs sacensību grafiks. Ideāli, ja tu esi vēl kaut kāds jauns jātnieks, tad, ja tev ir pieredzējušs cilvēks blakus, treneris, kas tev atbalsta, kas tev palīdz, pareizi iesoļot, atsoļot zirgu, tā kā pavērot, vai viņš ir, nav sasvīts, kā viņš jūtās, kā viņš elpo, vai viņš ēd, vai viņš neēd. It kā tāds vienkāršs lietas, bet ļoti, ļoti būtisks. Un tu to visu iemācījies vienkārši pamazām būt daudz tālī, no visādiem treneriem, cilvēkiem? Man patiesībā, es esmu diezgan pateicīga par visiem cilvēkiem, kas man līdz šim bijuši un kas vēl arī būs, jo katrs kaut ko man ir iedevis, katrs kaut ko man ir pamācījis. Galvenais ir jābūt tā interesē arī mācīties un attīstīties. Tev neviens neko nepateiks, dari šitā. Jā, tev vajag pašam interesēt. Tev pašam jāiet, jāprasa, jābrauc, jāskatās sacensības. Viss mūsdienās ir pieejams internetā, kaut vai sēdi, lasi visu. Un arī tad, kad man bija tie 11, 12 gadi, es sēdēju tajā Zirgam LV, tur ir lasītava un visus vienkārši rakstījis, ka man kaut kas interesē, vai es kaut ko novēroju, es atrodu, palasu, kāpēc tā, kāpēc šitā. Tā kā tev ir jābūt tai interesē par to visu. Jā. Un kas būtu kaut kāda varbūt lieta, ko darīt savādāk? Es zinu, ka tu esi kaut kādu kļūdu izdarījis, ko tu nākotnē varbūt tagad darīt savādāk. Ko es darītu savādāk? Ko tu citiem jātniekiem varbūt ieteiktu? Kā labāk būtu tu darījies, ja tev būtu tāda iespēja pagriezt laiku atpakaļ? Es ņemtu jebkuru iespēju, ko man dotu, piedāvātu. Tā kā nebaidīties pieņemt kaut kādus lēmumus, ja tev ir iespēja izrauties ārpus mājām, ja tev piedāvā arī kaut kādus zirgus pajāt, ja tev nāk kaut kāda iespēja pretī, tad vienkārši jāizmanto, nevajag baidīties. Un tad jau tālāk pieredze ir pieredze, un tāpat tās iegūst kaut ko jaunu no jebkuras pieredzes. Un kā tās bailes pārvarēt? Bail braukt uz Ameriku. Bet gribās, bet man liekas, tas vairāk katram ir psiholoģiski, tā kā jāatspret citi. Cilvēki ir, kuriem vienkārši ir bail izkāpt no komforta zonas. Dažreiz tev vienkārši kaut vai spontāni ir jāapsaka, jāizbrauc un viss, un tad tu vairs nevari atkāpties. Tā kā tas ir, varbūt ir jāpaprasa padoms draugam, trenerim, kādam citam cilvēkam, varbūt cits cilvēks ir iedrošinās. Vienmēr arī jāsaprot, ka tev ir visi sociālie tīkli, ir WhatsApp, visu tu vienmēr vari sazvanīt, ar visiem var komunicēt vienmēr. Tā kā nav tā kā varbūt agrāk, ka tu nevarēji sazināties vai bija šausmīgi dārgi, tagad ir internets, Wi-Fi. Viss, no jebkuras vietas var sazināties. Ļoti jauki, Beatrice. Un kādu motivāciju vai kādu kvotu tu pateikt jauniem jātniekiem, kas arī grib kā tu aizbraukt uz Ameriku vai iestrādāt jaunu zirgus?
Es ieteiktu darīt to, kas jums patīk, un, ja jums tas patīk, tad vienkārši iet uz to mērķi, nosādīt savu mērķi, un tad iet uz to, lai sasniegtu. Un izkāpt no diskomforta zonas. Saprotu, ka vienkārši tas katrs pakāpiens ir jāpārvar. Jā, vienmēr būs, protams, dzīvē nebūs tā, ka tu tikai kāpsi un kāpsi un kāpsi. Vienmēr tu būsi tā kā sanāks, ka tev būs arī jānokāp lejā tie paši pakāpieni. Tas ir sāpīgāk. Jā, bet tajā brīdī ir jāsaprot, ka tas nenotiek tāpat vien. Tev ir jāsaprot, kāpēc tas notiek un ko tu vari mainīt, lai atkal kāptu augšā pa tiem pakāpieniem. Nu, ļoti jauki. Paldies tev, Beatrice, kā arī šo podkāstu filmējam brīnišķīgā jauno jātnieku skolā. Šeit var fonā redzēt, kā trenējās. Un labi, paldies, Beatrice. Paldies tev arī, ka šodien uzaicināji mani. Bija ļoti interesanti paklausīties, kā Beatrice tika līdz savam līmenim, kā viņa varbūt jūs iedvesmoja, ka nedrīkst padoties, jo Beatrice, man liekas, ļoti daudz dažādas situācijas, man liekas, dzīvē bijušas augšā, lejā, kā mums katram. Un tas pierāda to, ka nedrīkst padoties, ja ļoti patīk, tad vajag turpināt to darīt. Tā kā paldies, ka noskatījies. Raksti komentāros, kādus viesus tu vēl vēlētos, un tad jau gaidi nākamo epizodi. Atā! Čau!